Čau visiem, mani sauc Kristaps, un šajā video mēs nomainīsim plauktus, kuros es uzstādīšu pilnās bukses. Tas ir atsaucoties uz iepriekšējo video, kur es stāstīju par to, ka var pielietot pilnās bukses nepilno bukšu vietā. Tātad tas jau ir, tagad es atrodos Skotijā, tas jau bija nofilmēts pagājušā gada ziemā, laikam. Tad skatāmies, kā man gāja. Tātad, lai noņemtu plauktu, mums vajag atskrūvēt šito skrūvi caurējošo, kur mums ir beigtā buksa. Tātad priekšpusē šito skrūvi, atsaiti un arī 3 skrūvītes, kas tur lodbalstu. Bet pašā sākumā, pirms sākam, es atzīmēšu ar korektoru vai jebko lodbalsta stāvokli uz plaukta, lai pēc tam varētu, savirzi tāpat būs jābrauc, bet lai vismaz līdz savirzē varētu aizbraukt kaut cik taisniem riteņiem. Nelāk vajadzēs nosināt. Idejas, domāju, ir skaidra. Atsaitēju 16 mm galviņu. Priekšējā bukses skrūve arī 18. Aizmugurējā skrūve 18, galviņa un uzgrieznis arī 18. Ar vortoku bišķiņi nesanāca, jāņem nākošā muciņa. Lodbalsta kronšteini, lodbalsta stiprinājumi, 13 mm 3 skrūvs. Tagad tikai paliek aizbraukt uz veikalu pēc 18 mm muciņas, jo tā nešķi 17. Šitā 18 tā atkal nevis saplīs, bet ir aprāvās iekšpusē. Tā. Dabūju kaut kādu muciņu. Korona. Cerams, šito sanāks atskrūvē. Korona nepieņem mani.
Tā, tagad augšā jānofiksē uzgrieznis arī ar 18 mm atslēdziņu. Skrūvis ārā. Tālāk izāķējam ārā no lodbalsta. Te. Un tad lēšam ārā. Tā. Tā. Pirmo nosākumu. Tad atlocam uz atpakaļu un izņemam aizmugurējo. Un plaukts ir ārā. Tā izskatās plaukts ar iepresēta jau pilnā buksa. Visi izmēri ir identiski. Vienīgais tas, ka viņi ir pilni. Un es domāju, ka nokalpos daudzreiz ilgāk nekā parastā tā, kas ir ar tā, kas nav pilna. Uzstādām plauktu. Tāpat kā noņēmām nost izgrieztā stāvoklī. Tā. Tad ieliekam iekšā. Tā, kādi parāda. Tā. Un kad esam ielikuši, tad vienkārši tādā te iegriežam viņu iekšā. Tad bišķiņ traucē. Balsts šarnīrs. Bet, ideja skaidra. Tāpat kā izņēmām, čiks ieliekam, nospiežam, iekšā, skrūvīts. Viss kārtībā. Kad abas skrūvas ir ieliktas, šito aizgriežam gandrīz vēl līdz galam. To gala mēs varam griezt līdz, pievilkt līdz galam. Šito jāpievelk tad, kad ritenis ir atbalstījies uz zemes pilnībā, lai nesaplēstu buksi. Skrūvējot klāt lodbalstu, uzstādām viņu atpakaļ pēc tām, tur, kur mēs sākumā atzīmējam pēc tām metkām. Kad esam visur salikuši skrūvas, uzmetuši, ko mēs varam vilkt klāt? Mēs varam vilkt klāt balstšarnīru un šito gala skrūvi. Šito skrūvi, kur buksa ir iekšā gumijas, to mēs velkam tikai tad, kad mašīna ir atbalstījusies uz riteni ar savu svaru. Vai arī ar domkartu varam pacelt tā, lai plaukts ir apmēram horizontālā līmenī. Jo, ja mēs viņu pieskrūvēsim tagad tā, ka viņš ir uz leju, tā buksa tiks saspiesta. Un viņa tādā stāvoklī arī paliks. Un tad, kad, teiksim, mums piekars staigās, tā buksa uzreiz tiks saplēsta, tāpēc, ka viņa tagad ir maksimāli izstieptā stāvoklī. Viņu vajag normālajā stāvoklī, kurā lielākā daļa, teiksim, daudzums tiek pavadīts horizontāli, un tad tur bišķiņ kustības uz augšu uz leju. Tās nav tik trakas, bet ja mēs atstāsim tā, tad tas būs par traku tai buksei. Es pēdējā mirklī izdomāju, kad arī mainīšu balstšarnīru. Tātad, ko tagad? Tagad mums vajag atskrūvēt pusasi. Tas mums šeit būs 30 mm, 12 kanšu muciņa. Tātad, ar ko es mēģināšu atvilkt pati muciņa? 30 mm, 12 kanšu. Tad pārēja uz 3/4 lielā kvadrāta, tā, lai varētu uzlīgt kaut kādu trubu. It kā šitā te pārēja ir uz, es neceros Kingstonijas, 600 vai 700 ņūtoni. Turēs. Tad pārbaudīsim. Tā, ja ventilējamais disks
Ieliekam šeit kaut ko iekšā. Un mēģinām vilkt ārā. Struggles. Aizgāja. Tālāk varēs bez trūks. Vaļā ir. Tagad atkal atskrūvējam 3 skrūvītes, kas tur balsts šarnīru. Un pēc tam augšējo skrūvu, ko es pēc tam parādīšu. Tālāk ņemam ārā pusesi. Tā. Un tagad mēs tiekam klāt pie augšējā skrūves, pie augšējās lodbalsta skrūves. Notīram ar drāšu birsti, tā lai normāli vītne sapūšam vai dešku vai kaut ko tam līdzīgu. Un mēģinām skrūvēt vaļā. Tā, skrūves atskrūvēja ar gaisa pistoli, atšāvu. Ja nav, var mēģināt vilkt ar atslēgu kaut kādu. Tālāk viņš tīras konus, un viņš te diezgan stingri turās iekšā. Ja ir speciālais tāds lodbalstu novilcējs, tāds te, kas tā izspiež ārā baigi forši. Ja nav, varam uzmanīgi pasist pa pašu to te stupicu. Ja nenāk, bišķiņ, ne traki. Ja kā manā gadījumā man šis te lodbalsts vairs nav vajadzīgs, varam arī uzsist pa pašu to te skrūvi. Lodbalsts ir ārā, bišķiņ pasitu, uzskrūja atpakaļ uzgriezni, bišķiņ pasitu, diezgan viegli iznāca ārā. Šitai mašīnai Volkswageniem 4. paudzes un vēl tur kam Auģikiem un pārējiem. Ir tā, kad viņiem lodbalsti nav simetriski abās pusēs, kur ir marķējums, air right, labais. Varbūt marķējums var arī nebūt, bet mēs varam redzēt, ka viņš ir nobīdīts slīpi uz vienu pusi. Un to piefiksējam. Tā, liekam iekšā tad pēc tam jauno lodbalstu. Un skrūvējam visu kopā. Lai lodbalsts negrieztos, lai viņi varētu uzskrūvēt augšējo skrūvi, tā kā viņš te stēž uz konusa, paspiežu ar domkratu uz augšu. Viņš tur ieķīlēsies, un tad no augšas var no malas pieskrūvēt klāt augšu to te uzgriezni. Principā viss ir savilkts. Šito puses skrūvu ir diezgan stipri jāvelk. Viņi tur pēc rokas grāmatas laikam bija 300 Nm ciet, tad tur atpakaļ, tad vēl tur pus apgrieziens. Ļoti stingri jāvelk. Tā, principā visu varam skrūvēt tagad ciet, izņemot šito te gala buksi. To mēs skrūvēsim, kad riteņš jau būs zemē. Tā, riteņš es jau esmu uzskrūvējis. Tā, kas mums paliek? Mums paliek plauktam tā buksi pieskrūvēt. Tā. Kāds viņa ir? Tā. Re, kur viņa arī ir. Tad pēc tam es pārvilkšu viņu ar roku un tieši tas pats otrajā pusē. Tas šodienai būs viss. Es braucu uz Savirzi. Visiem čau, tā, peace out. Nu tā, šodien